Labdien! Šodien esmu Mauros, saimniecībā Arāji, Dobeles novadā, mūsu starpkultūru izmēģinājumu laukā, pašā skaistākajā ziedēšanas laikā. 29. maijā ierīkojām mūsu starpkultūru izmēģinājumu, kur tika iesēti visi 7 līdz agro piedāvājumā esošie maisījumi. Aptuveni 70% no platības iesējām tradicionālajā sējas tehnoloģijā ar sējmašīnu. Atlikušo daļu sējām ar dronu un secinājām, ka sēja ar dronu sadīg aptuveni nedēļu vēlāk, un to varam redzēt vēl arī šobrīd, jo augi ir mazāki attīstībā. Jāpiebilst, ka dīgšanas laikā bija arī samērā daudz nokrišņi, kas veicināja normālu sēklu sadīgšanu. Ja vēl neesat savā saimniecībā sējuši starpkultūru maisījumus, tad atgādināšu to galvenās priekšrocības. Pirmkārt, saknes iedina augsni un veido augsnes struktūru. Otrkārt, veidojas labs augsnes segums, samazinot nezāļu intensīvu augšanu, kā arī tiek uzlabota augsnes auglība un veicināta humusa veidošanās. Lai augi rudens periodā paspētu pietiekami labi attīstīties, optimālais sējas laiks ir līdz 15. augustam. 4 dienas pēc sējas laukā pirmie sadīga cinepas, eļas rutkas un dziļās saknes rutkas. Tos arī rekomendējam rudens sējā starpkultūrās sēt pēc 15. augusta, jo rudens periodā tie attīstīsies salīdzinoši straujāk un izveidos pietiekami lielu zaļo masu. No mūsu piedāvājuma šie būs maisījumi Dotno Green 2 un Dotno Green 1, kur sinepes un eļas rutkas ir dažādās proporcijās. Domājams, ka pateicoties vēsākam laikam, vairākas nedēļas pēc sējas, dziļās saknes rutkas uzsāk lielās saknes veidošanu. Parasti šis te augs lielo sakni veido tikai sēts pēc jūlija vidus, bet pavasarī sēts tas aiziet ziedā un lielo sakni visbiežāk neveido. Rudens periodā šim te augam veidojas tikai lapu rozete, ziedkopa neveidojas un sakne izveidojas daudz garāka un arī diametrā resnāka. Šis augs ir iekļauts maisījumos Nitrofiks un Dotno Green biomas. Saimniecībās, kur augu maiņā ir gan graudaugi, gan rapsis, iesakām izvēlēties citu sugu augus, kā piemēram pacēlī, kas pieder ūdenslapju dzimtei. 8 nedēļu laikā pacēlī ir izveidojis sakni 10 līdz 15 cm garumā, pats augs ir 90 līdz 100 cm garš. Interesants fakts par pacēliju, ka tās sēklu dīgtspēju pārbauda tumsā, un nereti arī mūsu piedāvājumā esošajos maisījumos sēklas tiek apstrādātas ar māliem, lai laukā saglabātu vienmērīgu sēklu dīgšanu. Pacēlī tiek iekļaut gandrīz visos maisījumos. Maisījumā Dotno Green Raps 1 ir iekļauts sūreņu dzimtas augs griķis, kas laukā sadīgst kā pirmais un ir kā noēnotājs, mitrums saglabātājs laukā. Tāpat arī gizotija, kas mūsu starpkultūru maisījumā ir jau 2. sezonu, un tas attīstās salīdzinoši strauji, izveido arī gana lielu sakņu sistēmu. Rudens periodā sētiem maisījumiem šie te augi ir pirmie, kas jau pie pirmajām salnām apsalst, atstājot vietu augt pārējiem augiem, kas ir maisījumā, pacēlijai, viengadīgajam āboliņam un vīķiem. Sēklas ir ļoti smalkas, līdz 3 mm garas, tāpēc atgādinu par sējas dziļumu, kurš ieteicams līdz 3 cm vieglākās augsnēs un līdz 2 cm smagākās augsnēs. Vēl vēlos izcelt šos te 2 tauriņziežu dzimtas augus. Viens no tiem ir vīķis. Tas, izveidojot vairākus sānu dzinumus rudens periodā, izveido pietiekami lielu zaļo masu, uz saknēm veidojas gumiņi, un tas turpina augt līdz pat notiek veģetācija. Pagājušajā rudenī tas bija līdz pat novembra 1. nedēļai. Otrs tauriņziežu augs ir viengadīgais āboliņš. Mēs maisījumā šajā sezonā izmantojam Ēģiptes viengadīgo āboliņu. Tas gan bieži vien augšanas sākumā vairākas nedēļas atgādina pēc izskata lucernu. Saimnieki iecienīti maisījumi ir Dotno Green Enfiks un Dotno Green Raps
viens, kur šo abu augu kombināciju uz lauka izskatās fantastiski. Par to, cik daudz barības vielu augi ir uzkrājuši 8 nedēļās kopš sējas, varēsim spriest jau pavisam drīz, jo zaļumas paraugi un sakņu paraugi jau ir laboratorijā. Novēlu jums veiksmīgu starpkultūru sēju rudens periodā. Uz tikšanos!